Labi zināms, ka daudz noderīgu zināšanu lauksaimnieki gūst, mācoties viens no otra. Saziņā ar citiem lauksaimniekiem ir iespējams uzzināt, uzskatām redzēt un novērtēt to, kā saimnieko citi. Šī informācija ir ļoti praktiska, pieejama un viegli saprotama. Līdz ar to ļoti nozīmīga loma zemnieku mācīšanās procesā ir demonstrējumiem. Tajā pašā laikā mēs maz ko zinām par šo zināšanu apmaiņas veidu un demonstrējumu saimniecību lomu tajā. Eiropas pētnieciskajā projektā Applied pirmo reizi tiks veidota tiešsaistes datubāze par demonstrējumu saimniecībām visā Eiropā. Tā aptvers dažādas lauksaimnieciskās ražošanas nozares, sākot ar lopkopību un beidzot ar dārzeņkopību, un iekļaus gan intensīvās, gan bioloģiskās saimniekošanas pieejas. Šajā video materiālā mēs pastāstīsim, kāds ir Applied projekta piedāvājums. Demonstrējuma pasākumus var organizēt lauksaimnieki, privāti uzņēmumi, konsultatīvie dienesti, pētniecības organizācijas, labdarības iestādes. Šādus pasākumus īsteno virkne organizāciju, un tie var būt gan atsevišķi pēcpusdienas pasākumi kādā saimniecībā, gan sanākšanas, kas tiek regulāri noturētas vienu vai vairāku gadu garumā, līdzdarbojoties vienai un tai pašai zemnieku grupai. Pirmais un viens no galvenajiem Applied projekta devumiem ir demonstrējuma saimniecību tiešsaistes datubāze, kas aptvers visu Eiropu. Tiks izveidota interaktīva karte, kurā būs iespējams izvēlēties konkrētu ģeogrāfiskās atrašanās vietu vai arī veikt meklējumu pēc atslēgvārdiem, sniedzot iespēju atrast informāciju par dažāda veida demonstrējumu saimniecībām un to aktivitātēm kā Latvijā, tā arī citviet Eiropā. Otrais mūsu projekta plānotais pienesums saistīts ar labās prakses vadlīnijām. Apzinot līdzšinējo pieredzi, mēs secinājām, ka šobrīd nav noteiktas paraugu prakses, kā īstenot demonstrējumu, lai gan dažādi veiksmīgi demonstrējuma pasākumi notiek daudz viet un pietiekami bieži. Mēs apzināsim līdzšinējo demonstrējumu saimniecību pieredzi, veiksim izpēti par to īstenotajām praksēm un secinājumus apkoposim noderīgās vadlīnijās, kas sniegs iespēju arī citiem mācīties no jau esošajiem labajiem piemēriem. Trešais projekta pienesums attiecas uz demonstrējumu pieejamības veicināšanu. Mēs pieņemam, ka atsevišķām zemnieku grupām dažādu iemeslu dēļ ir apgrūtināta piekļuva lauksaimniecības demonstrējumiem, un mēs vēlamies atrast veidus, kā iespējams paplašināt to dalībnieku klāstu, kuri piedalās šādās aktivitātēs. Papildus šiem ļoti praktiskajiem devumiem, Applied arī sniegs ieguldījumu aktuālajā izpratnē un zināšanās par mācīšanos no līdzbiedriem. Latvijā projektu īsteno pētnieku grupa no Zinātniskā institūta Baltic Studies Center, gan piedaloties projekta kopējā konceptuālā ietvara izstrādē, gan arī veidzot Latvijas demonstrējumu saimniecību un aktivitāšu izpēti. Applied projekta īstenošana tika uzsākta 2017. gada janvārī un turpināsies līdz 2019. gada vasarai. Projekta interneta vietne ir jūsu rīcībā, ja vien jūs vēlaties dalīties ar informāciju par tiem demonstrējumiem, kas tiek īstenot jūsu saimniecībā, vai arī jums vienkārši ir interese, ko vairāk uzzināt par mūsu projektu.